Tā, mīļie žurnālisti, redz, kur ir cilvēkam, tomēr vēl jautājums. Lūdzu. Žurnāls Latvijas ārsts. Man jautājums par skrīningu metodoloģiju. Vai bez šīs aicinošās, teiksim, kampaņas tai metodoloģijā ir iestrādāts arī iekšā tas, kādā veidā valstī veidosies šī skrīningu rezultātu reģistrācijas sistēma un kādā veidā tiks sekots līdzi, kas notiek ar tiem pacientiem, kuri skrīningā ir bijuši nevis viltus pozitīvi, bet pozitīvi. Un otrs jautājums, vai skrīninga metodoloģija ietver tikai atlasi, vai arī no valsts puses ir padomāts arī jau par tālāko ārstēšanu un rehabilitāciju, ja šie cilvēki iet un nosacīti, teiksim, ar kodu skrīningā atklātais. Un tad vēl viens, es drīkst uzreiz jautājumu, kamēr neesmu viņu aizmirsusi, jautājums bija par to, ka šī te viltus pozitīvie rezultāti ir pietiekami augsts procents. Ar ko to var skaidrot un vai šiem, kam ir bijis vienreiz viltus pozitīvs, vai ir kaut kāda īpaša pieeja tad nākotnē, vai, teiksim, ir jāatkārto vēlreiz pēc īsāka laika jau? Jā, droši vien, ka man jāatbild uz šo jautājumu. Jāsaka tā, ka valsts pagājušā gadā uzsāka gan šo te izlases kārtībā, ja tā var teikt, tur bija pāri un nepāri gadi, sievietēm dzenes kakla un krūts vēža skrīningu un tātad tas 3. kolorektālā vēža. Pirmais, ko es gribu teikt, ka sākotnēji uzsākot skrīningu, aptveri vienmēr ir salīdzinoši maz. Un tāpēc šie 6–7% ir jāvērtē visnotaļ atzinīgi. Protams, pie krūts un dzenes kakla vēža mums tur augstāk bija tomēr tā aptvere, un atbildot uz to pašu būtību, kas tad notiek tālāk ar tiem pacientiem. Tieši tādēļ bija man sākumā tas ievads, ka ir jābūt metodoloģiskam centram, kurā tad, protams, valsts apmaksā, strādā komanda ar tiem rezultātiem, lai varētu izsakot, ka šis te pacients tālāk, kuram tad būtu risks, ja precizēt diagnozi, nepazūd no mūsu redzesloka. Jāsaprot, ka pacienta izvēle vienmēr ir viņa brīva izvēle, un tomēr es palieku pie valsts atbildības un atgriezniskai saitei jābūt, un tieši tādēļ arī tā normatīvos dokumentos tā atbildīgā institūcija un tā grupa, kas veidosies par skrīningu rezultātu uzraudzību un reģistrāciju un tālāko atgrieznisko saiti, būs Austrumklīniskās universitātes slimnīcas onkoloģijas centra grupa. Izsmeļoši, jā? Paldies! Jā, par tiem viltus pozitīvajiem vēl. Par tiem viltus pozitīvajiem īstenībā tā ir tā labākā un vieglākā daļa, jo pacients vienalga ar pozitīvu testrēmelīti, mēs iepriekš nezinām, vai tas būs viltus pozitīvs vai būs īsteni pozitīvs, mēs aizsūtam vienalga pie zarnas izmeklējuma speciālista. Un tad, kad tas veikts šis izmeklējums, mēs dabiski redzam, ka tas ir savā veidā bijis viltus pozitīvs. Ja? Bet iemesli, kā jau teicu, visbiežāk ēšanas problēmas, neievērojas cilvēks tātad tos ēšanas lietas, ko nedrīkstēja ēst. Tā ir visbiežākā, teiksim, viltus pozitīvā testa un iemesls, un otrs ir arī hemoroidālie mēsli, ja, kas asiņo, piemēram, iekšēji hemoroidālie mēsli, un pacients to uzzina tikai pie endoskopijas, teiksim, rezultātā. Bet tā nākotnes kārtība ir tāda, ka mēs šim pacientam tātad viss ir sakārtots, kolonoskopija ir laba, tas nozīmē, ka mēs viņam aicinām nākoši, kad atkal veikt šo testu, un viss notiekās tā kā nākās. Paldies. Te vēl ir viens jautājums. Par tām operācijām jautājums. Tad, kad 1., 2. stadijā izoperē, jūs teicāt ļoti labi rezultāti, bet tas vienmēr nozīmē ar tām, nezinu, kā medicīniski viņas pareizi sauc, ar tām sloviņām staigāšanu, vai tad, faktiski cilvēks dzīvo tādu, parastu dzīvesveidu, agrīni operējot? Tur ir lielas atšķirības pēc lokalizācijas.
ir gadījumi, kad tiešām bez stomas tā operācija nevar būt. Tas, teiksim, ir ļoti zemes taisnās zarnas vējas, tad vispār pēc anatomiskām īpatnībām, ja, lai operācija būtu radikāli, nepieciešams izveidot ar stomu. Savādāk ir, ja audzējs ir novietots augstāk, teiksim, jeb resnajās zarnās, tad lielākā daļa gadījumos tomēr var iztikt bez stomas. Ir tādas situācijas, kad stoma tiek izveidot uz laiku, jo operācijas šīs ir sarežģītas un nevienmēr var garantēt, teiksim, pilnīgi to šuvi sadzīšanu. Ja, tādēļ uz laiku kādreiz izveidot tādas saucamās preventīvās kolostomas, jeb divās zarnas stomas, ja, kas ir, teiksim, būtiski uz 2–3 nedēļām, kad ir pārliecība, ka ir anastomoze ir sadzījusi, ja, tad teiksim, šo stomu var likvidēt. Ja, bet arī attiecībā par stadijām, teiksim, par ielaistību noteikti pie 1. 2. stadijas ir iespējams daudz mazāk šāda operācija, kur veidojas stomas. Ja? Un vēl, ja ir ļoti neliela audzēja, arī pie zemiem taisnās zarnas audzējiem, ir iespējams audzējošas operācijas no zarnas puses, no apakšpuses, ja, teiksim, kur izdara neliela ekscīzija, pēc tam vai papildus dodot startterapiju vai ķīmijterapiju, tā kā, teiksim, ļoti atšķirās arī tā situācija, kādā stāvoklī ar kādu audzēju stadiju pacients nonāk pie ārsta. Jo ātrāk nonāk, jo mazāk iespēja, kad viņam varētu būt jādzīvot turpmāk ar stomu. Paldies! Man tad ir tas tradicionālais jautājums tagad auditorijai. Vai starp jums ir kāds tāds, kurš šovakar izdarīs pašnāvību, ja nedabūs uzdot jautājumu, kuru visu laiku ir nēsājis sevī? Jums ir pēdējā iespēja. Paldies! Tā, ja man ir ļauts tagad teikt dažus rezumējošos vārdus, tad pirmais un galvenais, ko es gribu teikt, milzīgs paldies mūsu speciālistiem, visiem, kas